Gulbenes Alūksnes Bānītis ir ļoti populārs kā pašmāju, tā ārvalstu turistu vidū. Aizvadītajā vasarā, protams, vairāk to apmeklēja tieši vietējie Latvijas apceļotāji, paviesojoties arī Gulbenes depo, nozīmīgā šaušliežu dzelzceļa infrastruktūras objektā. Runa ir par industriālo mantojumu un konkrētāk par dzelzceļa industriālo mantojumu, kam gan pasaules, gan Eiropas mērogā ir ļoti liela vērtība, un katrs, kurš darbojas šī sfērā, tātad, kuram ir saistība ar dzelzceļu un industriālo mantojumu, mūsdienās cenšas tātad atrast vislabāko pielietojumu, kā šādu te industriālo mantojumu iesaistīt mūsdienu turismu tirgu piedāvājumā. Parasti ir dzelzceļa industriālā mantojumu pirmais, ko cilvēki iedomājas, ka tās ir sliedes un vilcieni. Bet nevienmēr. Tātad dzelzceļā ir ļoti specifiska lieta arī dzelzceļa apbūve. Un, jā, mēs arī skatāmies, kā Gulbenes depo tātad radīt atraktīvu, interesantu piedāvājumu priekšapmeklētājiem. Gādājot par industriālā mantojuma saglabāšanu, uzņēmums Gulbenes Alūksnes Bānītis rakstīja projektu, kas guva atbalstu līderu programmā. Tādējādi bija iespējams paveikt vairākus nozīmīgus darbus. Mēs ar projektu līdzekļiem veicām jumta konstrukcijas nomaiņu, atjaunošanu, tātad depo ēkas divstāvu administrācijas un darbnīcu daļai, jo padomju laikos ēkai bija uzklāts šīfera segums, jumta segums ar konstrukcijas maiņu, kāda tā bija pirmsākumos. Un veicot depo ēkas tehnisko izpēti, tātad mēs ieguvām daudz informācijas un daudz materiālus, kā šāds te objekts izskatījās pēc Otrā pasaules kara, kad tika uzbūvēts. Un šobrīd ēka atkal ir iegūst to veidolu, tātad jumta segums, valsts skārts, nevis šīfera jumts. Tāpat ļoti svarīgi mūsdienās ir energoefektivitāte, un tā mums bija problēma ilgus gadus, jo logi, kas līdz šim kalpoja ēkā, bija savu laiku nokalpojuši, un mēs izdomājām, jā, mums prasās arī tādu lietu padomāt. Domāts darīts, tātad šobrīd ēka ir iegūst jaunus koka logus, ar pakešu stiklu, bet koka logi ir tā lieta, ko mēs varam šādā te kultūras pieminekli atļauties darīt, un to arī esam izdarījuši. Interesanti, ka tālākus ceļus mērojošiem ceļotājiem turpat depo ēkā iespējams arī pārnakšņot. Tur ierīkota viesumāja, kuras labiekārtošana arī norisinājās līdz ar projektā gūto finansējumu. Šī ēkā otrajā stāvā vēsturiski bija izvietotas lokomotīvu brigāžu atpūtas istabas, jo dzelzceļā galvenā ir drošība, un tie paši mašīnisti un konduktori nedrīkst braukt bez pārtraukuma entās stundas, kamēr acis krīt ciet. Un mums šīs istabiņas bija, viņas stāvēja, bet viņas bija ar tādu padomi garšu. Un mums radās doma, radam mūsdienīgu piedāvājumu. Un tas mums arī sanāca. Tātad, plus vēl mēs projektu ietvaros arī realizējām ļoti nepieciešamas lietas, kā piemēram labierīcības sanitāros mezglus ar aprīkojumu, kas ir piemērots personām ar kustību traucējumiem. Tātad, tā ir mūsdienu aktuālā tēma, un šī bija tā iespēja, ka mēs ar papildus finansējumu varējām to norealizēt. Raitis stāsta, ka neviens ceļotājs mēdz būt pārsteigts par iespēju nakšņot depo. Tad jāskaidro, ka gluži blakus lokomotīvēm jāguļ nebūs. Un pat, ja nav nodoma te palikt pa nakti, Gulbenes depo apmeklējumu noteikti vērts iekļaut savos ceļojumu plānos. Tā ir iespēja gan uzzināt daudz jauna, gan izmēģināt dažādus braucamlīdzekļus, kas sagādās nemazumu jautru brīžu.